Mani sauc Mārtiņš Daugulis, esmu Rīgas Stradiņu universitātes docents, un es esmu pagodināts šo ceļojumu iziet naratīvu karos, runāt par mediju spēku, sadalītajā pasaulē ar diviem izciliem runātājiem. Šodien mums studijā te ir Solvita Denise Liepniece, docente no Vidzemes augstskolas. Kā jums šodien klājas? Man ir prieks būt šeit, paldies, ka uzaicinājāt. Brīnišķīgi, un mums arī tiešsaistē no Prāgas ir pievienojies Rikards Jozjaks, Radio Brīvā Eiropa redaktors un Radio Brīvība. Kā jums iet? Man viss ir labi, sveiki, prieks jūs visus redzēt. Paldies! Mums ir ierobežots laiks, bet mums ir ļoti daudz par ko runāt. Un ja mēs runājam par ģeopolitikas dienas kārtību, ļoti daudz, kas notiek pasaulē, mums ir vēlēšanas, mums ir Krievijas karš Ukrainā. Laiku pa laikam mēs runājam arī par kādiem gaidāmiem notikumiem, kurus neviens nevar prognozēt, piemēram, Covid-19 un citi jautājumi. Varbūt mēs varētu sākt ar jūsu perspektīvu, jūsu skatījumu. Nedaudz apzīmējam, kas ir tie galvenie spēlētāji un ieinteresētās puses. Tādā domāšanā, kā interesētās puses vispār, kas šobrīd ir un kādi ir naratīvi Eiropā un pasaulē. Solvita, manuprāt, tas ir par jums, tātad tas nav par medijiem vai kādām ciltīm politiķiem, bet gan par cilvēku. Cilvēks ir visa centrā. Es domāju, ka šāda uz pašu centrēta pieeja mums palīdz veidot pasauli citādi. Un kad mēs it kā attālināmies, paskatāmies uz lielo bildi, mēs redzam, ka mums arī ir daudz dažādu problēmu. Kādreiz strādāju apvienoto nāciju organizācijā globālās komunikācijas nodaļā, un ticiet man, tas bija ļoti intensīvs ceļojums, kā jūs arī to apzīmējat ar ļoti daudz interesētajām pusēm. Un visa šī ceļojuma kodolā ne tik daudz problēmu, bet gan šo risinājumu jomā bija cilvēki. Tad mēs it kā parādām cilvēcisko vai cilvēka mērogu, meklējot risinājumus, arī meklējot dažādas zināšanas un izpratni par to, ka cilvēki ir paša pamatā. Anastatoti ir domāti tik vienam un attiecas uz visiem. Tāpēc es izvairītos no tādiem nosaukumiem, piemēram, apsaukt vienu valsti vai citu konfliktu un to tikai sasaistīt. Bet kā jūs pieminējāt, tas, kas notiek šobrīd, mēs tam sekojam līdzi. Jūs pieminējāt Ukrainu, mēs varam pieminēt arī tuvos austrumus, mēs varam pieminēt Sudānu un arī citus konfliktus, kurus mēs novērojam. No komunikācijas viedokļa mums arī ir jāsaprot, kas notiek tieši komunikācijas izmantošanas jomā, kad runa ir par aizsardzību un arī par uzbrukumiem. Rikard, kā ir no jūsu perspektīvas, kā jūs saredzat dažādus patērnus un naratīvas plašākā nozīmē jomas no Eiropas redaktora viedokļa? Es domāju, ka, protams, tas ir par vienu konkrētu cilvēku, par jums, par patērētājiem. Mediju patērētāji līdz šim vēl nekad nav sastapušies ar tik lielu izvēli. Es domāju, ka jebkurā gadījumā jūs zināt, īpaši ar sociālajiem mēdījiem, bet arī ar tradicionālajiem mēdījiem. Es gan gribētu nosaukt dažas valsts. Jūs arī patiesībā te aprakstījāt divus blokus, kaut arī tas nebūtu tik ļoti atdalīts, un tomēr es teiktu, ka mēs dodamies šādā jaunā laikmetā. Mēs ieejam jaunā laikmetā, kur valstis joprojām izvēlas puses, un valstis noteikti attīstīsies, virzīsies uz priekšu. Nav tāds kā augstais karš, bet ir skaidrs, ka, protams, Krievija ir liels spēlētājs, kam palīdz arī citi, piemēram, Ķīna, piemēram, Irāna un arī citas valstis. Es domāju, ka tagad, un, protams, mēs runājam par Ukrainu, mēs arī runājam par kaujas lauku tuvajos austrumos, Gazas sektorā, bet es izceltu, ka ir arī mazāki spēlētāji, piemēram, Moldova, Gruzija. Noteikti arī tur mēs redzam to, kā attīstās naratīva, Tolstoja naratīva, karš un miers. Un šajā gadījumā arī ļoti interesanti ir vispār, ko nozīmē naratīva. Man tas būtu interesantākais. Mēs parasti redzam, ka ir tāds miera arguments, bet ko tas nozīmē? Un ja mēs runājam par naratīvu, tad tas arī ir tas interesantākais. Un tad ir tāda apakšnodaļa. Tas ir īsts karš. Īsts karsts karš, tas ir migrācija. Kā Eiropas redaktors mēs runājam arī par Eiropu.
tad tas ir kas tāds, kas kļūst pat tiešām par kaut ko tādu, kas cilvēkiem rūp, kas politiķiem rūp, kas medijiem rūp, un tas ir viegli izmantojams temats, un to var arī nepareizi izmantot dažādiem iemeslu dēļ. Bet ja jūs runājat par narratīvu veidošanu, tad arī mums podkāstā ir tāds ambiciozs nosaukums mediju spēks. Bet kāda tad ir mediju loma šī vēstījuma veidošanā? Tas varētu būt ļoti atšķirīgi, un es nedomāju, ka mēs varam nākt klājā tikai ar vienu pareizo atbildi. Tas ir atkarīgs no cilts, vai mediji tam ir piemēroti vai pielāgojas. Jā, tas ir atkarīgs no tāda kopējā fona, no šī brīža, no tā, kā jūs uztverat plašsaziņas līdzekļus, atkarīgs no tā, kad jūs sastopaties ar vienu vai citu mediju. Tātad tas ir tāds visaptverošs. Bet no teorijas, no akadēmiskās vides viedokļa, tas nozīmē, ka mēs faktiski atrodamies postmodernismā. Visi jēdzieni, visas koncepcijas mēs izmetam ārā pa logu. Nē, es pārfrāzēšu, bet kur ir mediji, tur arī ir kādas nepatikšanas, vai ne tā? Mediji ir tātad nepatikšanas. Mēs ļoti daudz sagaidām no plašsaziņas līdzekļiem, un tieši tradicionālajie plašsaziņas līdzekļi iziet tādai dramatiskam pārvērtību procesam šobrīd. Šīs pārvērtības ir saistītas ar jaunām tehnoloģijām, un tā informācija arī ir saistīta ar jauniem dalībniekiem, un arī saistīta ar to, kā samazinās demokrātija. Tā ir kaut kā tāda galvenā problēma, un mēs uzskatām demokrātiju par kaut ko pašsaprotamu, un tā ir liela kļūda. Rikard, kā jums šķiet, vai ir milzīgas pārvērtības ar jūsu radio? Tas notiek visu laiku. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs esam novērojuši jau kopš interneta parādīšanās, es teiktu, un mēs domājam, kā to izmantot. Bet par šīm te ciltīm, tas ir svarīgākais, varbūt mēs to saucam arī par burbuļiem, bet saukt to par ciltīm arī vienalga viens un tas pats vai līdzīgi, bet pateicoties sociālajiem tīkliem, medijiem un internetam, mēs vairs nerunājam, es teiktu, mēs nerunājam viens ar otru, mēs sarunājamies pāri viens otram, un ir ļoti maz tādu, kuriem ir izdodas vienkārši vienam otru sadzirdēt. Tātad viss ir atkarīgs no tā, ar ko mēs runājam. Problēma šobrīd ir tāda, vai iepriekš ar avīzēm un televīziju bija tikai daži kanāli. Un līdz ar to bija masveida patēriņš. Visi būtībā skatījās uz vienām un tajām pašām programmām un šoviem un lasīja vienas un tās pašas ziņas. Bet tagad ir tāda lietu pārpilnība, un mēs dzīvojam vienā un tajā pašā sabiedrībā un tomēr pilnībā sevi viens no otra izolējam. Tā ir problēma. Vai medijos ir problēma? Gan jā, gan nē. No vienas puses mēs sasniedzam savu auditoriju. Tā nav problēma, bet vai mēs varam to palielināt? Tas ir jautājums. Tātad jums ir arī jūsu uzticīgie sekotāji, tie cilvēki, kas jums uzticas, tas ir ļoti labi. Bet savā ziņā, kas ir problēma ar tā sauktajiem mainstream medijiem, cilvēki gribētu runāt par kādu saistošu kodu, cenšamies parādīt lietas maksimāli labi, pārbaudam avotus, apskatām dokumentus un tā tālāk. Mēs tā rūpīgi strādājam ar to, lai varētu, piemēram, atmaskot kādus stāstus. Un tas vispār var aizņemt arī vairākus mēnešus, bet šajā laikā vilciens jau ir sen aizgājis. Mēs cīnāmies par sekundēm internetā un šajā jomā. Mums, lai lielisku stāstu, piemēram, publicēt, mēs pie tā strādājam, 6 mēnešus, piemēram, un tas ir lieliski, cilvēki to lasīs. Tas viņiem šķitīs interesanti. Un tad, vai tas noķers to mediju vilcienu gan, tas ir ļoti grūti. Tā ir tāda kombinācija, mēģinot nodrošināt noteiktu veidu kvalitāti ar ātrumu. Šī kombinācija ir kaut kas tāds, ko ļoti maz cilvēku ir spējuši uzlaust. Un tā ir tā problēma šobrīd ar tradicionālajiem medijiem. Es gribētu piebilst tam, ko jūs tikko teicāt, tas pilnīgi noteikti ir aktuāli. Uzmanība ir kā valūta, un vēl valūta ir uzticība. Es domāju, ka uzmanības un uzticības kombinācija ir tieši tas, kas padara šo situāciju unikālu. Tātad, kā mēs radām piederības sajūtu auditorijai, kad mēs, piemēram, kā mēdījis, tā ir tāda sarežģīta kombinācija, un tas viss vēl tiek padarīts sarežģītāks ar jaunām tehnoloģijām, bet ar novecojušajiem, ja mēs tā varam teikt, novecojušiem prātiem. Mūsu prāti vēl aizvien grib dzīvot ciltīs, un tāpēc mums ir tāda cilšu domāšana. Jā, cilšu domāšana. Jautājums ir tāds,
Es iesaistīšu arī, jūs teicāt, uzticamība, ētika, protams. Uzņēmējdarbības jomā, ja jums ir zems ētikas līmenis, tad jūs varat iekļūt jebkurā burbulī ar ļoti mērķtiecīgu vēstījumu, kas lielā mērā iet roku rokā ar arī tādu manipulācijas devu laiku pa laikam, nevienmēr. Bet vai ir tāds ētisks veids, kā plašsaziņas līdzekļi var virzīties no mērķa auditorijas atlases uz citas valodas, vispār runāšanu ar atšķirīgu saziņas atklāšanu un izpratni vispār par konkrētiem tā saucamajiem burbuļiem? Šoreiz sāksim ar Rikardu. Es nedomāju, ka kāds to vēl vispār ir uzlauzis. Problēma arī tagad, vai pirms tam arī bija, vismaz manuprāt, bija skaidra atšķirība no tā, kas ir ziņas un kas ir viedokļi. Tā es to pilnībā arī pasaku, tad jūs saprotat, tagad ir tāds jūceklis, kas tad ir ziņas un kas ir viedoklis. Un ir jābūt ārkārtīgi mediju pratīgam, lai arī paši mēs diskutējam, kas tas ir ziņas un kas ir viedoklis. Es teiktu, ka vienmēr tā ir bijis, bet tagad tas ir vēl vairāk akcentēts ar tieši tādām lietām kā TikTok, jo notiek tāds kā informatīva izklaide vai infotainment. Būtībā ir it kā jāizklaidē un tad ir jāsniedz informācijas, kaut nedaudz, un tas ir jāizdara ātri. Vislabāk to dara influenceri. Tagad jautājums, vai influenceri ir mediju cilvēki, vai viņi ir jaunie žurnālisti, vai viņi ir kaut kas cits. Es teiktu, ka viņi nav, bet domāju, ka daudziem jauniem cilvēkiem viņu atbilde varētu būt nē, viņi ir. Un tad ir jautājums, kas tad ir žurnālists? Tas ir tas, ko mēs varam apspriest stundām ilgi, bet tā definīcija ir mainījusies. Un tā tad varētu būt mēs, žurnālisti, vecā skolas žurnālisti, kas, manuprāt, esmu es. Mēs mainām uztveri par to, kas mēs paši esam, un atgriežamies pie jautājuma. Vai mēs spēsim arī iegūt šādu veidu uzticamību, vai arī mēs to zaudēsim un zaudējam? Tas ir tas jautājums. 2 punkti attiecībā uz jūsu jautājumu. Es domāju, runa ir par caurspīdīgumu. Es domāju, ka mums ir jābūt ļoti pārredzamiem, kad runājam par vadlīnijām, finansēm, to vai un kāda dažāda veida mediji ir un kāds ir viņu finansējums, bet es gribētu izmantot to, ko jūs teicāt ar izvairīšanos no ziņām, piemēram, nogurumu no ziņām. Tā vispār ir tāda jauna epidēmija, ar kuru mēs saskaramies, un es negribētu vainot cilvēkus par to, ka viņi ir noguruši no vienmēr karstām ziņām un dienas kārtības. Mēs pieminējām, piemēram, konfliktus, tad mēs domājam par dažādiem reģioniem, Latviņameriku, Āfriku un vēl var teikt, tātad mēs runājam par dažādām briesmām. Un tad jau, ja mēs izējam cauri tai izvairīšanās no ziņām, cilvēki tik un tā izmanto gadžetus. Ko tas nozīmē? Viņi dara kaut ko citu. Viņi cenšas sev novērst uzmanību no tādas bezpalīdzības, ko ir izprovocējusi jaunie mediju cikli, ko ir izraisījuši. Un tie ir ļoti intensīvi, dažkārt pat depresīvi. Līdz ar to tā ir tāda kombinācija, kura mums ir arī attiecībā uz ētiku. Ko tad darīt? Domāju, ka mediji ir ļoti sarežģītā situācijā, kad runa ir par nogurumu no ziņām. Viņi cīnās, un ir dažādi interesanti veidi, interesanti ir risinājumi, piemēram, lai iedvesmotu. Tad mediji nav arī tikai par faktu pārbaudi, tas ir arī par iedvesmu, tas ir par to jaunu cilšu veidošanu, un paši mediji ir jūsu identitātes centrā, kad runa ir par dažādu sabiedrību kopienu vispār pārstāvību. Un ja mēs tagad pārējam pie tāda temata, ko Rikards iesāka medijpratību. Tas ir visā pasaulē tiek uzskatīts par tādu sudraba lodi jau kopš pirmajām Donalda Trumpa vēlēšanām. Mēs runājam par to, ka ir jāpaceļ kritiskā domāšana, un tad viss būs kārtībā. Tad visiem būtu jāizmanto kritiskā domāšana. Un tad mēs redzam, ka tas nav tik vienkārši, ka tas ir sarežģīti. Kā mēs varam paaugstināt cilvēku mediju pratību no jūsu perspektīvas? Ne tikai kā saukli to izmantot, bet vispār, vai mums ir nepieciešams, piemēram, nepieciešama tāda mazu soļu pieeja vai jauni veidi,
kādi jauni mediju pratības izgudrojumi. Kā jūs teiktu, kāds ir ieteikums? Varbūt Latvijas izglītības un zinātnes ministrs klausās šo, un tad mēs varam kaut ko ieteikt, kā mēs varam virzīt uz priekšu mediju pratību. Es domāju, ka Latvijā mēs esam ļoti progresīvi runājot par mediju pratību. Mēs jau arī runājam par kognitīvo noturību, un kad runājam par kognitīvo noturību, tas jau ir daudz dziļāk. Es arī atbalstu tādu padziļinātu pieeju, un arī šajā pieejā mēs saskaramies vai arī runājam par kognitīvo karu. Un savukārt kognitīvais karš ir saistīts ar drošību. Un ja mēs domājam, ka tas šobrīd notiek, un te dzīvojot, piemēram, Krievijas tuvumā, tas jau ir 10 gadu, tas nav nekas jauns, mēs nesākām tikai no 2016. gada. Nē, mums ir jārunā par risinājumu. Es domāju, ka Latvijai ir jāapgūst pareizo risinājumu ar visaptverošo aizsardzības pieeju. Un ar visaptverošās aizsardzības pieeju mums ir arī mediju pratības decentralizācija. Un mēs redzam ļoti daudz interesantu projektu, kur plašsaziņas līdzekļi nav uzmanības centrā, bet mēs vēršamies pret potenciālajiem draudiem, kas nāk no dažāda veida medijiem. Bet visa pamatā nav pats medijs. No mediju centriskas pieejas mēs tagad virzāmies uz cilvēku centrisku pieeju. Un, manuprāt, tas ir vienīgais risinājums, kā mēs varam tikt galā ar šī ļoti svarīgā elementa vispār aizsardzību, padarīt to drošāku. Rikard, savā ziņā tas ir atkarīgs, un es varētu tagad vienkāršot, varbūt arī izklausīties pretrunīgs, bet mēs runājam par kritisko domāšanu, vai ne? Tad kritiskā domāšana. Te mēs runājam par diviem veidiem, kā mēs to varam vispār sasniegt. Mēs runājam vai nu par izglītību, vai nu par to, ka mēs to sasniedzam dzīvē, darot to, ko mēs darām. Bet tāpat skolā to var mācīt. Un es domāju, ka šeit ir problēma, ka mēs vairs tik daudz nemācām, piemēram, klasiskās filozofijas. Es zinu, labi, tātad jautājums būs, kāpēc tad ir jāmāca? Tas ir garlaicīgi, bet vispār skolā man tā ļoti pietrūka, jo filozofija ir visu citu vai daudz citu priekšmetu pamatā zināmā nozīmē. Tātad, ja es būtu, piemēram, izglītības ministrs, es paskatītos uz filozofijas mācīšanu un tās mācīšanu agrā vecumā, jo no tā var izrietēt daudz lietas. Filozofija ir it kā pat visu veidu izglītības pamatā. Tas ir par kritisko domāšanu. Kritiskā domāšana ir pamats, ja mēs runājam par biznesu, akadēmisko vidi. Es paskatītos uz to no skolas, no izglītības perspektīvas. Un es zinu, ka tas ir kaut kas tāds, piemēram, nē, mēs taču to nevaram atrisināt tagad un uzreiz, jā, tas ir ilgtermiņa. Bet šāda veida mācības skolā šobrīd pilnībā pietrūkst. To nav, un tā bija arī tad, kad es uzaugu. Tagad ir uzsvars uz matemātiku, angļu valodu, un tas viss ir ļoti labi. Bet zināšanu teoriju, kas ir filozofija, tā tiek pabīdīta malā, attālināta, vai arī to māca varbūt vēlāk vai vidusskolā, augstskolā, bet to varētu mācīt daudz agrāk. Es pilnībā atbalstu šo domu. Nemāciet medijus, māciet domāšanu. Jā, atgriežoties pie domāšanas izpratnes, tas ir kā princips tāds, kā viens no pamatprincipiem. Tas ir tā kā, piemēram, ar bērniem. Man arī ir mazs dēls, tad viņi tā saka, piemēram, kāpēc mums jāiet uz skolu? Tas jau arī atbild uz jautājumu, tad tas ir tas, kāpēc tas ir jāmāca 1., 2., 3. klasē, nevis tad, kad mums ir 15 un 16 gadu, kad smadzenes jau ir attīstījušās citādākā veidā. Manuprāt, šī kritiskā domāšana un zināšana teorija maziem bērniem ir nepieciešama, tāpēc, ka viņu smadzenes to var absorbēt. Tieši tāpēc mums arī ir projekts tagad sākumskolāniem, tātad, lai vērstos pie tiem, kuri vēl nav pamatskolā vai šajā izglītības līmenī. Bet tagad es radikāli pamainīšu. Šīs radikālās pārmaiņas būs par to, ka ir plašsaziņas līdzekļi un spēlētāji, kuri uzbrūk medijiem, piemēram, sauc tos par viltus ziņām, nepatiesām ziņām, viltus medijiem. Un, protams, viņiem arī pašiem ir sava auditorija. Un tas ir ļoti sarežģīti, tāpēc, ka tā ir tāda atklāta cīņa.
Es nevēlētos palikt šajā laukā. Negribu būt tas, kas kritizē tos, kas arī paši uzbrūk, bet gan ko mediji var darīt vai dara, lai būtu atbilstoši šīs pašcieņas instrumentu daudzums un pareiza rīcība pret tādiem apvainojumiem, tādām apsūdzībām ikdienas darbā. Rikard, es domāju, ka tas ir ļoti labi, ka mūs kritizē. Tas ir pareizi. Mediji atrodas narratīvu un viedokļu cīņā, un mums vienkārši ir jāpieņem, ka arī mūs kritizē. Tas nav nekas jauns, un tas ir kas tāds, ko es arī uzskatu par pareizi. Es saku, lūdzu, kritizējiet mūs. Bet tas, ko mēs nepamanām, un kas savukārt var kļūt iedrošinoši vadošajiem vai tradicionālajiem plašsaziņas medijiem, ir tas, kad vai kā cilvēki vispār apmeklē vai lasa mūsu produktu. Un ja, piemēram, kaut kas slikts notiek, tas ir kā bija Covid vai Ukrainas kara sākums, vai kādi plūdi, vai patiešām kas tāds, par ko cilvēki patiešām uztraucas. Un tas attiecas uz mums, uz šiem te tradicionālajiem medijiem, kad ir liels cilvēku skaits, kas meklē mūsu rakstus, mūsu raidierakstus, mūsu informāciju. Tas, manuprāt, kalpo kā pierādījums tam, ka tas ir tā metaforiski runājot, kad viss noiet galīgi greizi, viss aiziet galīgi grīstē, viņi tik un tā vēršas pie mums joprojām. Un tas ir tāds kā zīmoks vai laba atzīme mums, kā mēs darām savu darbu. Bet mums ir jāsaprot, ka tad, kad arī notiek šādas kritiskās lietas, mūs arī zaudējam dažkārt, kad mūs kritizē. Un mums ir jākoncentrējas uz kritiskajām lietām, kad cilvēki patiešām meklē informāciju. Tas ir labāk, ja mums ir jāizdara šis darbs labāk nekā tiem neīstiem žurnālistiem. Varbūt nevajadzētu būt apmierinātiem tikai par to, bet tas vienkārši silda it kā pie mums vēršas. Un paturpināšu par to, ka, manuprāt, šī noturība, mediju noturība ir svarīga, un, ja mēs runājam, tad nav tikai kritika pret medijiem, bet arī personīgā līmenī. Mēs redzam ļoti daudz ar dzimumu saistītas dezinformācijas par sievietēm žurnālistēm, un tā ir milzīga problēma. Un mums ir jāatbalsta plašsaziņas līdzekļi, mums ir arī viņi jāsavāc vai jāievilina savā ciltī, un jādara tas ar medijiem. Mums ir jāizglīto par medijiem. Ja jūs strādājat plašsaziņas līdzekļos 20 gadus, varētu šķist, ka jūs esat labi aprīkoti, bet no akadēmiskā viedokļa mēs arī viņiem varam ienest kaut ko jaunu. Varbūt arī kādas citas reālijas. Mēs varam, piemēram, kognitīvā līmenī runāt par to, kā strādā uztvere, uzskati, vērtības, un mēs varētu labāk aprīkot. Es domāju, ka mums ir jāizdomā cilvēku vajadzības un arī pareizi pie tām jāvērš. Es domāju arī, ka mēs to darām. Iestādes, kuras ir radītas, lai atbalstītu medijus, tās strādā cītīgi, lai šīs vajadzības identificētu, lai saprastu, kā atbalstīt viņus. Bet runa nav par kritiķiem. Es domāju, kritiķis ir kā sarksuns. Jā, jūs tātad varat teikt, ka jūs esat sarksuns, tad tik un tā jums būtu jāuzmanās, ka ir arī citi tādi. Jā, tieši tā, ar kritiku varbūt arī, ja viss kārtībā, bet, protams, ja ir kaut kādi šie pārkāpšanas gadījumi, varbūt noteikumi, tad tā nedrīkst uzbrukt cilvēkiem, un ir tīpaši sievietēm, bet tieši tāpat, bet ir skaidrs, ka ir kaut kāda robeža, ir kritika, jā, bet šī vardarbība, draudi, uzbrukumi, nē, absolūti nē, tā nedrīkst. Un tas ir pilnīgi skaidri jāparāda, kā ir jāievēro noteikti noteikumi un likumi. Un ir cilvēki, kuri tā dara, bet viņiem ir jāsastopas ar sekām. Jo nav runa par vārdu brīvību, piemēram, ir runa par noziedzīgu nodarījumu. Tātad tā ir arī skaidra atšķirība. Tādā gadījumā mums ir jāpievērš arī tiesība aizsardzības iestādes. Jā, un tāpēc arī ir tā tiesību pratība, zināšanas. Tas pats arī attiecas uz cilvēkiem, kas strādā medijos. Viņiem arī daudzi mani iepriekš kolēģi, bijušie kolēģi, cieš no tādiem uzbrukumiem, un viņiem nav zināšanu, kā viņi var rīkoties, lai pretdarbotos pret to, un tas ir pieejams katrā valstī.
Un tagad svarīgs jautājums, vienmēr svarīgs jautājums ir par finansējumu. Man patīk tāds sauklis, ka mēs tagad dzīvojam konkrētajā brīdī, tas ir tāds kapitālisma dopamīns, nauda seko, vai dopamīna kapitālismā, kad nauda seko dopamīnam. Un šajās jomās, kurās finanses seko skatījumiem un tīkšķiem, nevis ziņām, kā tad medijiem vajadzētu veidot savas finanšu politikas, kādas ir idejas tam. Līdzekļu apgūšana tā ir problēma, bet tas ir atkarīgs no konkrētas sistēmas, mediju sistēmas. Dažādās valstīs tas ir dažādas, un arī Latvijas gadījumā mums ir sabiedriskie mediji, mēs atbalstām. Un, kad ir runa par finansējumu, šķiet, ka pieaugums, jeb finansējums no platformām samazinās, cilvēki aizvien vai mediji saņem aizvien mazāk. Un tieši tāpēc es redzu, ka vismaz Latvijā mediji kļūst ļoti radoši, un viņi izdomā dažādas aktivitātes, pilsonisko aktīvismu, vai viņi piesaista dažādas dotācijas, lai varētu turpināt virzību uz priekšu. Un es domāju, ka varētu izklausīties dīvaini, bet tomēr tas ir izdevīgi arī mums kā sabiedrībai. Es redzu, ka notiek ļoti interesanti projekti no žurnālistu puses, ne tādas labas dzīves dēļ, bet arī grūtas dzīves dēļ. Viņiem burtiski vajag izdzīvot. Paldies, Rikard! Jā, es piekrītu, ka grūti laiki padara mūs radošākus, un tas, protams, arī palīdz. Mūs 100% finansē ASV, mēs esam pilnīgi atvērti, tas ir ASV kongress, un tas arī turpmāk būs mūsu vienīgais finansējums, un tas arī dažkārt grūti, jo jūs saprotat, ka tā ir citāda demokrātija, jo te runa ir par to, cik tad vispār naudas vajadzētu dot medijiem. Tas ir skaidrs, tas ir jautājums, bet es neesmu pārāk uztraukts, tāpēc, ka informācija šobrīd ir vairāk nekā jebkad kaut kas ienesīgs, un tur ir nauda, bet jautājums ir, kādā veidā un cik radoši mēs būsim, bet es domāju, ka pat valstis saprot, ka tērēt naudu medijiem, tas nozīmē labi iztērēt naudu. Tas, ja es paskatos uz mūsu budžetu, tad vispār tas ir tāds sīkums, salīdzinot ar to, ko tērē daudz kam citam. Un tad tas ir ļoti labi, ieguvums ir ļoti labs. Es vēl joprojām domāju, ka mediju un informācija, ka tas ļoti daudz jums palīdz iegūt par šo te izdoto naudu. Es domāju, ka tas tā arī turpināsies. Un patiesībā ļoti daudzas valstis noteikti palielinās savu informācijas budžetu, un tas ir apsveicami. Un attiecībā uz krīzi plašsaziņas līdzekļiem ir izšķirīga nozīme, un tāpēc mums ir nepieciešams arī papildu filtrs, kad runa ir par medijiem. Un krīzē nonākušiem medijiem. Mums tie ir jāatbalsta dažādos veidos, ne tikai saistībā ar informāciju, bet arī saistībā ar to, kas viņiem ir uz vietas, vai viņiem ir papildu vietas, piemēram, kur pārvietoties ārkārtas situācijā. Un tas ir vēl viens tāds kā papildu slānis, kur valsts varētu būt atbildīga. Tā ir interesanta lieta par darba telpu, par darba vietu. Piemēram, kā palīdzēt žurnālistiem ar vietu, kur strādāt, jauku studiju vai aprīkojumu. Tās ir tās lietas, kas viņiem palīdz, jo nevienmēr ir runa tikai par naudas piesaisti vai ieliešanu, piemēram, algās vai kaut kur citur, bet runa arī var būt par darba telpu, internetu, dažādām lietām. Tās var būt fiziskas lietas, kas var palīdzēt, un patiesībā palīdzēt pat ļoti daudz. Ir jābūt radošiem par to, kā vispār lietas var finansēt. Tas ir būtiski. Un par internetu, piemēram, vismaz diva veida risinājumi, divu veidu interneti, piemēram, ārkārtas situācijās, vai ne? Jā, tā ir tāda pieeja. Arī likumā šķiet ir noteikts, ka ir kritiskās infrastruktūras noteikumi, panti. Tātad, ja mēs uzturam žurnālistiku kā kritiskās infrastruktūras sastāvdaļu, tad, protams, ka tie ir divi interneta pieslēgumi vai iespējas un labas telpas un šī infrastruktūra no tās perspektīvas. Es gribētu dot jums uzdevumu. Rezumējot, vai jūs varat padalīties, un arī jūs, piemēram, Rikard, pārstāvat savu cilti, Solvita jūs savu, vai jūs varat padalīties ar saviem mediju vai informācijas higienas paradumiem
dienas laikā, piemēram, kā jūs darbojaties, kā jūs uztverat informāciju kādā vienā dienā, piemēram, šajā dienā, tādā jaukā, saulainā rudens dienā. Ja esat gatavi sākt, Rikard? Jā, es teikšu tā, ka esmu ļoti vecmodīgs. Tādā ziņā, ka, un es arī esmu zviedrs, piedodiet par manu tautību, ja tā ir uzjautrinoša, bet tomēr. Ko es darīju, kad biju mazs bērns? Un es domāju, ka daudz zviedri tā dara. Viņi skatās tādu teletekstu, es nezinu, ka tas ir citur, piemēram, vai tas izplatījās Latvijā, bet tas ir būtībā lasīt ziņas televizorā. Tas bija populāri 80. gados, un Zviedrijā tas bija milzīgs fenomens. Es vēl joprojām, tad man nav tās lietas vairs televīzijā nav, tas ir novecojis, bet joprojām Zviedrijas teleteksts ir tādā lietotnē, un tas ir pirmais, ko es lasu zviedru valodā katru rītu, un tas ir galvenais, un tad es arī paskatos uz Twitter laika joslu, bet tur es jūtos ļoti slikti. Twitters mani nepadara laimīgu, bet tomēr tas dod kaut kādu tādu ieskrējienu. Es saprotu par to, par ko cilvēki runā tajā brīdī. Par to, un tas arī ir, šīs darbības ir tās, kas nosaka dienas garšu, dienas iesākumu. Bet, ja mēs skatāmies uz kādām citām ziņām, BBC, Politico, vai skatāmies, kas notiek Briselē, vai arī skatāmies kādus nacionālos jaunumus Francijā, Polijā, citās valstīs, Dānijā, bet viss es tik un tā sāku ar teletekstu. Es esmu pie tā pieredzis no agra vecuma, un es tam esmu tā kā pieķēries. Es sāku ar to, un tad es it kā atzarojos, un katra diena vispār izskatās arī citādāk atkarībā no tā, kas piesaista manu uzmanību. Bet es domāju, ka šobrīd galvenokārt jautājums ir runa par vēlēšanām, gaidāmajām vēlēšanām Gruzijā un arī gaidāmajām vēlēšanām Amerikā. Tā arī apkopojot, jāsaka, tas ir tāds zviedru veids, kā uztvert informāciju, vai zviedru informatīvā higiēna, vai arī Twitters ar savu konfliktējošo sentimentu vai noskaņu, un tad arī citi avoti visapkārt ņemot vērot jūsu interesējošo tematu. Jā, varbūt tā arī var teikt, jā. Tas ir kā nedaudz visa sajaukums, es teiktu. Tas ir kā salāti, kotletes un deses. Es vienkārši nedaudz, bet izvēlos visu. Es domāju, ka arī daudz citi cilvēki tā dara. Tas ir tāds kā IKEA. Jā, it kā saskrūvējiet paši. Kā ar jums, Solvita? Kāda ir jūsu higiēna? Es esmu ļoti privileģēta. Mana cilts ir aprīkota, manai ciltī ir laba informācija un viņiem rūp. Un viņu altruisms nozīmē to, ka viņi sniedz uz faktiem balstītu informāciju man. Bet arī šāda veida higiēna, manuprāt, nozīmē, ka es cenšos izvairīties no ciltiem, kur šim altruismam ir negatīva loma. Jo tas, ko mēs redzam, ka tie, kas dalās ar dezinformāciju, un ja runa ir par viņu personībām, tad viņiem vienalga viņu profilā ir altruisms. Un arī attiecībā uz pasauli, uz pasaules notikumiem, es cenšos sekot apvienoto nāciju organizācijas brīfingiem. Es vēlos saprast, lai saprastu, kas notiek dažādās pasaules daļās, un vēlāk es mēģinu noskaidrot, vai viena vai otra vieta atbilst manām interesēm, piemēram, ja mēs runājam par Malī vai KDR, tad ir dažādi vēl mediji, un tur es arī cenšos tad kaut kādu analīzi veikt un arī iegūt šo informāciju. Bet tas analītiskais darbs ir kaut kas tāds, ar ko mēs tomēr esam privileģēti, ka tā ir daļa arī no mūsu higiēnas. Un vēl man tālrunī nav paziņojumu no medijiem vai mediju lietotnēm. Ar šo jauko ideju, ko tad mēs paši darām un darām analītiski un ar to darbu, ar informāciju, ar tās patērēšanu, tad ar to mēs arī noslēdzam. Es vēlos pateikt jums lielu paldies par diskusiju. Paldies liels arī mūsu auditorijai. Jūs varat sekot līdzi mūsu podkāstiem, mūsu raidierakstiem Rīgas drošības fóruma mājaslapā. Tie ir ārkārtīgi gari, bet es domāju, ka jūs arī tagad redzat Rīgas Security Forum šiem nosakumiem un
LAILV. Un jebkurā gadījumā, ja vēlaties tos atrast, jūs varat arī tos meklētājā atrast. Tā tas strādā, tā informācija strādā, un es jums novēlu jauku dienu. Paldies! Thank you very much, and I wish you a good day.